Sveiki, sveiki! Par šodienas tematu, tā kā aprunājoties ar cilvēkiem, sapratu, ka daudziem cilvēkiem nav skaidras lietas, par ko es stāstu, ja netiek doti piemēri. Tāpēc šodien es paprovēšu ar piemēriem apskaidrot, ko nozīmē psihosomātika, un varbūt tad jums būs vieglāk saprast visu manu pārējo video tā kā filozofiju. Nu tad aiziet. Psihosomātika ilgu laiku atradās tādā kā pelēkajā zonā. Tie nav psihologi un tie nav fiziologi. Ir atrodami ārsti, kuri strādā kā psihosomātikas speciālisti, pat ir klīnikas, var pameklēt internetā. Tātad psihosomātika dod iespēju atrast pirmavotu psihoemocionālajam stāvoklim, kad cilvēks to ilgi izjūt kā iekšēju konfliktu, kuru neizrunā, nevar pavilkt, neprot pateikt nē, vai grib kādam ko pateikt vai izdarīt, bet nedara. Tas viss saglabājas un uzkrājas ķermenī, un tad, kad ir sakrājies, tad pēc laika to visu ķermenis izvada, bet ķermenis to izvada sāpju un slimību veidā. Un psihosomātika principā ir tāda kā dvēsele savienojumā ar ķermeni. Cilvēks nospiež jūtas un emocijas, un to parāda ķermenis. Un lielā mērā, kad cilvēkam kaut kas sāp, tad tam ir kāds psihosomātisks iemesls. Pieņemsim, ka varbūt cilvēks negrib, nemāk vai nevar tikt galā ar tām lietām. Katru dienu cilvēks izjūt stresu. Viņš šīs emocijas varētu principā parādīt uz krekla. Katrs stress, teiksim, savalk kreklu vienā kaut kādā daļā ķemuriņā. Un kas notiek ķermenī? Ķermenī rodās spazmas, un ja cilvēks līdz gulētiešanai tai dienā nav atrisinājis vai atlaidis šo stresu problēmu, tad mikromuskuļi principā neatslāpst, un ķermenis paliek saspringts, tajā saglabājas negatīvs, kurš obligāti agri vai vēlu izvadīsies ārā caur slimībām, veselības problēmām. Sievietēm tas bieži mēdz būt cistas un miomas. Un pieņemsim, ja cilvēks iet gulēt ar visām šīm problēmām, aizvainojumiem, dusmām, tad viss šis negatīvais nosēžas viņa zemapziņā. Un tad kādu reizi, teiksim, pieņemam, jūs ejat pie ārsta, un ārsts piedāvā jums pilnu pārbaudi, drošības pēc, vai, piemēram, tie paši valsts nosūtījumi pie ginekologa, un jūs aizejat uz ultrasonogrāfu, jums it kā nekas nesāp, bet uzrādās, ka jums ir cista vai mioma, un tad cilvēks brīnās, kā tas tā var būt, par ko man tā, bet jums ir jāsaka nevis par ko man tā, bet ar kādu rīcību es esmu to panācis, kādas pirms tam ir bijušas problēmas. Un tad, kad cilvēks noskaidro šo problēmu un atlaiž, tad notiek brīnumi, un ir ļoti daudz gadījumi, kad šīs miomas vai cistas uzsūcās. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi visas problēmas un stresus laicīgi atlaist. Tas varētu būt tikpat svarīgi kā mūsu ikdienas higiēna, mazgāšanās, zobu tīrīšana. Tāpat vajadzētu rūpēties arī par mentālo tīrību un attīrīt organismu. Atlaist problēmas sevī katru vakaru pirms miega. Jo tad, kad katru dienu vakarā tu to darīsi, tad tev vieglāk būs atcerēties, kas ir pa dienu bijis traucēklis, kādi ir bijuši stresi. Ja jau ilgāku laiku tas viss ir sakrājies, tad jau kādam var būt grūtāk atcerēties lietas, kas kaut kad viņu ir izcitušas no ierindas. Kaut vai
elementāri, kā jau citos savos klipos esmu stāstījusi, ar pāris vārdiem, piemēram, pateicos visiem, atlaižu visas problēmas, ja ar kādu bijis konflikts, varbūt kādam par kaut ko gribas atvainoties, un jūs to nevarējāt pateikt acīs, bet nē, mums taču patīk to visu vazāt 30 un vairāk gadus sev līdzi, visu šīs milzīgās problēmas, jā. Un, teiksim, kādam varbūt tas varētu būt, kad kaut kad sākumā vīramāte ir izteikusi, ka tu neesi īstā viņas dēlam vai vēl varbūt kaut ko citu, ja, un tu esi apbižojusies un norakusi to sevī un velc visu sev līdzi, ja. Cilvēks var samelot, bet ķermenis nevar samelot. Un tās pašas spazmas, sāpes nierēs vai žultspūslī, ja. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkam ir dusmas, kas viņā uzkrājās un neizvadās. Varam paņemt arī to pašu alerģiju. Citi ārsti teiks, ka jums ir parazīti. Alergologi teiks, ka vainīgi jūsu ēšanas paradumi, ja. Ko saka psihosomātika, teiksim, par alerģiju, autoimūno deficītu, onkoloģiju? Autoimūnais deficīts parādās, kad cilvēkam ir autoimūna agresija pašam pret sevi. Ja? Es esmu slikts, nepieteikami labs kā visi pārējie, es jūtu vainas sajūtu, varbūt es vispār neesmu pelnījis šai pasaulē dzīvot. Daudzreiz tādas lietas parādās, kad vai nu vecāki vispār negribēja bērnus, vai varbūt, ka gribēja puiku, nevis meitu un otrādi. Un te, paliek stāvoklī, ja, un ak, Dievs, ko tagad darīt, ja. Un bērns, būdams vēderā, nolasa šo informāciju, jo ir ļoti daudz pētījumi, ka bērns visu jūt, saprot un mācās no vecākiem, būdams vēderā. Un šai vēderā, teiksim, bērns sajūt, ka viņš ir negaidīts vai ne tas, ko vecāki gribēja, un viņam rodas kompleksi. Un ja vecāki strīdas vai šķīras, tad bērns pirmkārt domās, ka tas ir viņa vainas dēļ. Un sāk sevi vainot, jo nav pietiekami labs, pašvērtējums krītas un autoimūnā saslimšana ir TKT. Jo tiek sagrauts vispirms mentālais un pēc tam fiziskais. Tālāk pieņemsim alerģiju, ja, kā tā rodas. Iedomāsimies, ka meitene X nodarbojas ar sportu, pareizi ēd, nedzer, nepīpē, jā, regulāri seko līdz savai veselībai. Tātad šī meitene X ir devusies rīta skrējienā, un skrienot viņai zvana telefons, jā, un viņai paziņo, ka kāds tuvs radinieks ir miris. Tā ir konflikta šoka situācija, un ķermenis reaģē ar asu reakciju briesmas. Šajā momentā smadzenes fotografē visu apkārt, un kas teiksim, notiek visapkārt, jā, un strādā visas sajūtas, dzirde, redze, oža. Un teiksim, ka tajā mirklī, piemēram, ziedēja bērs, un smadzenes neironu līmenī savieno, ka tās ir briesmas. Viss, kas ir izteiktāks stresa situācijā, tas būs savienots ar briesmām. Un sākas alerģija. Katru gadu, kad ziedēs bērs, jā, organisms reaģēs un sāks tecēt deguns vai būs aizlikts deguns, asaros acis un tā tālāk. Sajūtot šo bērzu smaržu, smadzenes šo smaržu savienos ar briesmām, un kad cilvēks saka, ka viņam ir sezonāla alerģija, tad tā nav sezonāla alerģija, vienkārši tajā laikā kaut kas notika. Tāpēc domās atgriežamies šajā situācijā, pārdomājam, ka tas viss jau ir pārdzīvots, atlaižam, saprotam, ka bērs nav kaitīgs un neironu savienojums tiek pārauts. Var būt citos gadījumos, ka ir parazīti vai intoksikācija, bet, teiksim, ja cilvēks regulāri pieskata veselību, viss ir izārstēts, bet nekas nemainās,
vai arī problēma atkal un atkal atgriežas. Tas pats ar apelsīniem, mandarīniem vai arī banāniem. Ja? Kādai meitenei bija alerģija uz žāvētiem banāniem un arī pūtās vēders. Izrādās, ka bērnībā, kad bija deficīts kaut ko dabūt, viņas vecāki atnesa mājās žāvētus banānus, un vienu paciņu iedeva viņai, un otru paciņu iedeva brālim. Abi divi bērni tā kā lielā steigā sāka ēst šos banānus, bet meitene piefiksē to, ka brālis ir lielāks un attiecīgi arī ātrāk ēd, un šī meitene padomā to, ka vajag ātrāk ēst, ja ne, brālis ķersies arī pie viņas paciņas. Un smadzenēs tā kā rodas konflikts, ka tās ir briesmas, un meitenei sāk sāpēt vēders, sāk pūsties, slikta duša, un gala rezultātā viņas smadzenes izdomā, ka banāni ir slikti, un tālāk cilvēks dzīvo un nevar uz banāniem paskatīties. Ja? Un, kad situāciju atlaiž, cilvēks var mierīgi ēst savus banānus, un nekas nenotiek. Vai paņemsim arī tos pašus mandarīnus. Tas arī agrāk bija deficīts, un tos lielākoties agrāk lika galdā jaunajā gadā. Un, teiksim, māte nopirkusi mandarīnus, un kamēr viņa nebija mājās, bērns šos mandarīnus ir tā kā atradis un visu apēdis. Protams, bērns jūtas laimīgs un saēdies, bet kāda bija mammas reakcija? Ārprāts, ko tu izdarīji, tagad tev sāpēs vēders. Un kas notiek tālāk? Katru reizi, kad bērns sajūt citrus augļus, viņām sapāmst kakls, jo taču nevar šīs briesmas laist iekšā ķermenī. Ja? Un tālāk vēl savienojumā ar kaut kādām vēl papildus reakcijām šī alerģija var turpināties tālāk uz ēdienu vai putekļiem vai teiksim, suņu kaķu spalvām. Ja? Pat līdz tam, ka alerģija no saules, un beigās izrādās, ka sieviete ārzemēs ceļojuma laikā sauļojusies, un viņai blakus notika konflikts. Viņa ļoti sabijās, un smadzenes visu ierakstot, atrod, ka briesmas ir saulē, jo tajā mirklī saule bija uzkarsējusi ķermenī, ja? Un cilvēks pēc tā vairs nespēja rādīties saulē. Tāpēc arī uzreiz sanāk, ka ķermenis visu parāda. Tās pašas muguras lejas daļas sāpes. Ja? Citi mēdz teikt, ka naudas trūkuma dēļ, bet nē, tas var būt arī cilvēkam, kuram finanses netrūkst. Ja? Kad sāp muguras lejas daļa, tie ir pārdzīvojumi gan par materiālo, gan par garīgo. Tātad materiālais, tas ir kustamais, nekustamais īpašums. Arī tā pati nauda. Tad nemateriālais, jeb garīgais ir, kad tev, pieņemsim, paaugstina amatā, un tu jūties pacelāts, aizēji gulēt, un no rīta nevari piecelties. Kāpēc? Vienkārši nepavilki. Teiksim, es nevaru sajust, ka varu to izdarīt, ka tikšu ar to galā, iekšēji nepietiek pašvērtējuma un nav ticības. Tāpat arī bērni jūt vecāka garstāvokli. Viņi nolasa vecāku enerģijas lauku un var sākt pārdzīvot un izvadīt caur slimošanām un traumām. Jo bērni līdz 16 gadu vecumam ir savienoti enerģētiski ar vecākiem. Varbūt, kad vecākiem ir vainas apziņa un bērni nolasa, pēc tam, teiksim, sagriež pirkstu, ja, sasitas, vai pieņemsim, izmežģīja kaut ko, ja, bet nevienmēr tas ir saistīts, jo bērniem tā kā var gadīties nelaimes, to var vairāk aizdomāties, ja bērnam tas ir regulāri, un viņš regulāri gūst traumas un sasitās. Un arī nevienmēr vajadzētu vainot sevi, ja bērnam kaut kas notiek. Jā? Neviens nav vainīgs. Mēs esam par viņiem atbildīgi, un mēs varam viņus gan ietekmēt,
gan neietekmēt. Ir bērni, kuri ir jūtīgāki un nolasa vecāku stāvokli, bet tajā pašā ģimenē, teiksim, cits bērns var uz to vispār nereaģēt. Teiksim, 5 bērnu ģimenē, jā, 4 bērni slimos un 1 nē. Ir bērni, kuri arī šķielē, teiksim, kuriem ir dermatīts, jā. Ar ko tas ir saistīts? Tas vienmēr būs saistīts ar vecākiem, jo tieši tāpēc, kad līdz 16 gadiem tas bērns atrodas vecāku laukā. Bērniem ir sava karma. Jā, viņiem ir savi uzdevumi, bet viņš pieslēdzās un paņem vēl arī vecāku problēmas. Teiksim, meitenītei uz kājām ir dermatīts, pārprovēts ir viss, un šeit nevienā ziņā tā kā netiek teikts, ka nevajag vērsties pie ārstiem. Tas ir jādara tad, kad tas ir nepieciešams. Un šai meitenītei, teiksim, viss kaut kas ir pārprovēts un nekas nelīdz, un no izmisuma māte griežas pie psihosomātikas speciālista un atklājas, ka meitenes mātei ir konflikts ar savu māti. Un tāds, ka vispār neieredz un vienmēr, kad satiekās, strīdās un konfliktē, māte pati, principā, pēc izskata ir savilkta no dusmām un saspringta, un meitene to nolasa. Jo āda ir robežu nostādīšana, kad kāds pārkāp mūsu robežas, un tas viss lien ārā uz ādas. Tā pati arī akne, psoriāze, ja? Vai nu mēs apspiedām kādas jūtas sevī, vai kāds pārkāpis mūsu robežas, un viss iznāk ārā caur ādu. Ja nepieņemam ko jaunu, tad pat uz ādas var būt tādas kā zvīņas, kā bruņas, kā alerģija. Ja? Kāpēc bērns slimo? Tie var būt arī vecāku savstarpējie konflikti vai manas attiecības, teiksim, ar saviem vecākiem. Ja attiecības ir nevisai, tad var slimot bērni. Vai arī var būt par iemeslu mana attieksme pret vīra vai sievas vecākiem, ja? Jo tie ir vecāki numur 2. Un ja tu esi dusmīgs vai nepieņem, tad bērni to attiecīgi nolasa. Tad vēl var būt tāda lieta kā paša bērna nepieņemšana. Ar paša bērna es domāju sava bērna, ja, nepieņemšanu. Jo daudziem tas var būt nepieņemams, nesaprotams, un viņi nevar sev atzīt to, ka ģimenē var būt 2 bērni, un vienu it kā tu nereāli mīli, bet otru, tā, jā. It kā jā, it kā nē, nevar saprast. Visādi var būt. Tad arī, ja kāds no vecākiem pats sevi nepieņem un neciena, jā, tad arī bērns var nolasīt. Un tieši arī vēl tāpēc nevajag sevī turēt tos mēslus. Tie ir jāatlaiž, jāstrādā ar sevi, un tad jūs pavērojiet, kā mainīsies jūsu bērns, un pirmais, kas varētu mainīties, tas ir, ka jūsu bērns vairs nebūs tik nervos. Tālāk, onkoloģija. Šeit visi saka, viss, jau gals klāt, jā, bet īstenībā onkoloģija tā ir ļoti spēcīgs aizvainojums, agresija, un citreiz tas var būt pat nāves novēlēšana citiem, jā. Tas ir, kad ļoti liela cilvēka kultūras nepieņemšana un stipra nacionalitātes nepieņemšana. Un, ja vēl papildus kaut kādi aizvainojumi un nāves vēlējumi, jā, cilvēks, principā, par ko domā, uz ko tur fokusu, tas arī piepildās. Ja mēs par kaut ko sapņojam, tad mēs tur nonākam, bet ja mēs domājam nepārāk labas domas, jā, tad mēs to novēlam un pēc tam dabūnam atpakaļ. Ja jūs kādam novēlēsiet sliktu dienu, jā, jūs atpakaļ dabūsiet to pašu. Ja veselai pilsētai vai tautai vai valstī, teiksim, novēlēt, tad iedomājieties, cik jūs dabūsiet atpakaļ, jā. Un cilvēks staigā pēc tām bez enerģijas
slims, jā, un domā, par ko man tā, jā. Ko atdodam, to arī saņemam. Tātad, nepieņem citus spēcīgus aizvainojumus. Teiksim, sieva uz vīru apvainojas, ka viņš viņu pameta. Pat ir novērojumi no ārstiem onkologiem, ka sievietes, kurām ir krūts vēzis, viņām bieži ir problēmas vai šķiršanās vai spēcīgs strīds, vai vīrs, teiksim, nokrāpis, jā. Tā tad aizvainojums. Tie ir tādi izplatītākie varianti, jā, protams, varbūt arī citi iemesli, katram jāskatās individuāli. Onkoloģijā tie, kuriem ir uzlabojumi, viņi principā pēc šī pārbaudījuma tikai sāk izprast dzīvi un dzīvot. Ja? Kāda sieviete stāstīja, ka bijusi palātā, kur visi vakarā aizmieg un no rīta nezinu, cik pamodīsies. Un šī sieviete stāstīja, ka tās visas briesmas tur būt, ja, un ko tādu piedzīvot un to visu redzēt, lika viņai saprast, ka viņa grib dzīvot un ka viņa vēl visu nav paspējusi izdarīt savā dzīvē, un ka daudzi cilvēki ir dzinuši sevi kaut kādus, ielikuši sevi kaut kādos rāmjos, ja, un viņa priekš citiem arī nav vēl visu izdarījusi. Un principā šīs domas viņu tā kā izglāba. Tev var nebūt nauda, lai palīdzētu citiem, jā, bet tev varbūt ir laiks, un tu varbūt šo laiku vari kādam veltīt, jā, kam tas ir nepieciešams. Varbūt vēlme atbalstīt kādu, jā, kam nepieciešams, dalīties ar savām zināšanām. Un arī tā tev dzīve pēc tam var karmiski palīdzēt atpakaļ. Pieņemsim, daudzi redz tikai ārējo, un viņiem, teiksim, man tur tam cilvēkam nepatīk vaigi, deguns, vēders, jā, ausis. Ko darīt, lai nebesītu, jā? Neskaties vienkārši uz šiem vaigiem, ausīm, degunu, vēderu, jā? Bet skaties dziļāk, skaties uz cilvēku iekšā, ja, un kad tu viņu saredzēsi dziļāk, tu viņu sāksi uztvert savādāk. Vienkārši nevērtējiet, bet mīliet. Paskatoties arī tajā pašā pieaugušo vecumā, jūs saprotat, ka kaut kas, teiksim, nav labi. Pieņemsim, citi domā, ka viņu dzimte ir nolādēta, jo, redziet, vecmammai vīrs agri nomira, tad mammai vīrs pāragri aizgāja mūžībā, un jūs automātiski paņemat šo programmu uz sevi, jo visi taču saka, ka jūsu dzimte nav laba, tas ir lāsts, un tagad sēžat un gaidat, jā, kad jūsu vīram, kas atgadīsies. Atrodiet to kopējo lietu un saprotiet to, ka gan vecomei, gan mammai ir savi pārdzīvojumi, savi stresi, bailes, problēmas, ja? Bet jums ar to nav nekāda sakara. Atlaidiet visu un atļaujiet sev baudīt savas lietas, mainiet savu uzvedību. Sāciet ar sevi, dodiet sev visu, ko gribat, un arī pārējie pavilksies jums līdzi. Ja? Vecāki ir laimīgi, ja viņu atvasēm viss izdodas un atvases gūst panākums, tad arī viņi attiecīgi var būt mierīgi. Ja? Tad ir tāda lieta, ka sievietes nevar palikt stāvoklī. Vienai sievietei izrādās problēmas slēpās banālā lietā, ja? Programmā, kuru viņa pārņēma no mātes. Tad, kad viņa bija bērns, katru vakaru māte viņai lasīja pasakas un stāstīja kaut kādus stāstus no dzīves vai kas viņai ir noticis. Bērniem ir ļoti attīstīta fantāzija un visu stāstīto. Bērns, protams, iztēlojas, un tas attiecīgi nosēžas viņa zemapziņā. Un tad dažreiz māte savai meitai stāstīja, cik ļoti grūti viņa viņu ir piedzemdējusi, ka tik daudz plīsumi bijuši, ka bija ļoti sāpīgi, tik daudz asiņu pazaudēts, bet viņa taču viņu piedzemdēja, un viņa taču ļoti viņu mīl. Bērns ir šausmās.
Bet tas aizmirstās, un kad meitene izaug un apprecas, jā, un grib palikt stāvoklī, tad izrādās, ka nevar. Kam ir vēl lielākas traumas, tie vispār izdomā, ka viņiem nevajag bērnus, jā, tā saucamie child free. Atlaižot un izprotot šīs problēmas, sieviete palika stāvoklī. Tad bija stāsts par sievieti, kas it kā pirmo bērnu piedzemdēja, bet otro ieņemt nevarēja. Tur sanāca, atceroties un atstrādājot, jā, ka viņa domāja, ka viņa taču nezina, ko viņa piedzemdēs, jā, vai puiku vai meiteni, un ka viņai ir lielas bailes no to, ko pateiks vīrmāte, jā, kura gaida puiku, ja piedzims meita. Tajā pašā Kazahstānā vēl šobaldienu priecājas, ja piedzimst puika, bet par meitām nav īpaši sajūsmā. Un arī, ja dzīves apstākļi likuši, teiksim, atdot bērnu, pieņemsim vecvecāku, ja, audzināšanai, tad bērns izaug jau ar aizvainojumiem, ka vecāki viņu ir pametuši. Un daudzi nezin, kā ar to visu var strādāt, un to visu vajag atlaist, un jūsu dzīves kvalitāte attiecīgi uzlabosies, jā. Un ko es vēl gribēju pateikt, tas, ka tad, kad cilvēks ir gatavs noteiktai informācijai, jā, tad viņš to saņem vajadzīgā mirklī un saprot. Bet, ja cilvēks nav šai informācijai gatavs, tad viņš arī to var nesaprast. Nav jākonkurē, lai kaut ko sasniegtu. Jūs varat būt pārticis, nevērtējot citus, nenosodot. Un būs cilvēki, kas apskauž pat tos cilvēkus, jo viņi nesaprot, kā tā var būt. Viņš neko nedara, jā, un viņam viss tiek dots un ir. Nespēlējiet svešus scenārijus, atlaidiet savas problēmas, ļaujiet sev just, mainiet savu reakciju uz notikumiem, meklējiet speciālistus, ja vajag, pieņemiet un atlaidiet. Tā kā tas bija aptuveni viss, ko es gribēju šai video pastāstīt. Paldies, ka bijāt kopā ar mani un tiekamies citos video.